ar stačku, gatavu bračku, runā par žiguli, priekšā stāv Silverado. Cik maksā Floridā lietotas automašīnas? Ko var nopirkt? Esmu atbraucis uz Florida Fine Cars lietoto autoveikalu. Viņi man laipni atļāva pafilmēt viņu autoplaci. Nu, tad paskatīsimies cenas un kas vispār ir pieejams. Toyota Corolla. Nē, šitā ir klienta mašīna, jā. Nu, dīvaini, jā, jo es tā arī noliku mašīnu, ka tik man nepārdod, kamēr es skatos. Kas man iekrita acīs? Dodge Challengers. Leģendāra mašīna, cik tā maksā? Viens īpašnieks bez garantijas $24,000. 2022. gada mašīna. Pastīsimies, tā ir vaļā. Jocīgs smaržo. Ādas stūra, automātiskā kārba, navigācija, klimata kontrola, protams. Un, jā, vecā stila instrumentu panelis. Patiesībā ļoti ērti sēdēt. Labi, es nedaisu auto apskatu. 3.6 benzīna dzinējs. Ejam tālāk. Šitai ir jābūt lētai mašīnai. Kia maziņa. Jā, 8,999. Kia Forte. 2 litri 4 cilindri. Un kas mums blakām ir? Blakām Cadillacs. Escalade. 31,000. 6,2 litri V8. Jā, spēj tik pildīt no viena benzīna tanka līdz otram braucot. Nav vaļā. Žēl. Vēl mašīna, kas nav pie mums. 18,999. GMC Yukon. 5,3 litru 8 cilindru dzinējs. Nu, nezinu, zin kā blakām stāvot, nu, salīdziniet, jā? Es esmu 1,76 m, jā? Mašīna ir augstāka par mani. Ļoti patīk šitā krāsa. Ja vispār es varētu izvēlēties mašīnām krāsas, ko es pērku, tad tā būtu sarkana, jo kā viens gudrs cilvēks ir teicis, mašīnai ir jābūt sarkanā krāsā, to teica Ferrari. Un pretī stāv lēts ģimenes minivans Dodge. $9,500. Journeys. 18. gada 2.4 motors. Oi, šitas jau tāds prastiņš. Tāds feikais alumīnijs jau netīrs vai nobružājies. Nezinu, nu vismaz atomkārba normāli. Ādas stūra. Nu jā, skaidrs, kāpēc šī mašīna maksā lētāk. Auduma sēdekļi. Panelis tā kā karsts no 90. gadiem. Bet pozitīvi tas, ka vietas daudz un rekur 3 zonu klimata kontroli paši sev aizmugurē var regulēt temperatūru. Ja es dzīvotu Amerikā, es pavisam noteikti brauktu ar šāda tipa mašīnām. Pick-up trucki. 30,000. Kas viņš skaitās? Eitanos, viņš ir vispār tā kā 2 māja. Ford F-150. King Ranch. 3,5 litru dzinējs. Nobraukums 120,000 jūdzes. Un šis ir GMC Sierra 1500. Nobraukums 91,000 jūdzes. Un 33,000 praktiski. Man šī mašīna labāk patīk. Bet, nu, paskatieties, cik viņa ir augsta. Skatieties. Skrapi var aizsniegt jumtu. Nu tā, izstiepjoties. Mēģināsim iekāpt. Ciet. Žēl. Tā, mēģināsim atrast kādu šeit, kas ir vaļā. Šitien jau lētāki tie pick-up trucki. 21,000. Nu, šitie arī vecāki. Dārgs. 35 štukas. Ford 150, jā, XLT šitas nav King Ranch, varbūt tāpēc viņš ir arī zemāks. 5 litru 8 cilindru dzinējs. Nu, būs vaļā. Jā. Lūdzu, paldies! Šī ir mana jaunā mašīna. Šeit ir trešais krēsls. Liels mantu nodalījums. Droši vien šo var saliekt kaut kā. Un tad būs elkoņbalsts. Un milzīgs elkoņbalsts. Kāpēc ne? Paskaties, šitā sēdi, brauc. Panelis gan tāds brutāls. Tad, nu, tāds tā kā nocirsts. Kur ir ātrumkārba? Šeit arī nav. Kur ir ātrumkārba. Bet šitā varētu būt salīdzinoši jauna mašīna smaržo. 34,000, jā.
smaržo pēc jaunas mašīnas. Un aizmugurē pasties, cik vieta. Neskatoties to, ka tur ir liela kravas kaste aizmugurē. Bet, nu, otrā rinda arī pietiekama. Aiziesim kravas kastu paskatīties. Nu, tas tā, ja tev bērni jāved uz hokeja treniņu, samet iekšā somas, brauc. Iekāpsim Dodge Ramā. Šeit jau interjers nedaudz interesantāks, ja, kāds multidisplejs liels. Šeit nav trešais krēsls, bet milzīgs elkoņbalsts. Nu, milzīgs, es te varētu gulēt. Un vēl šāds organizerīts, ja? Tā neko. Un ātrumkārba. Vienkārši kruķi. Ādas stūre ar šādu te uzliku. Es nezinu, vai tā ir oriģinālā, jo stūre ir tāda jau diezgan nodilusi. Interesantāks arī instrumentu panelis nekā tam Fordiņam, ja, kur mēs bijām. Nu, tā neko arī. Arī ļoti daudz vietas aizmugurē. Asistents, ja, izsauc un atnes tev kafiju. Saka, I need coffee, please. Sos. Kāpēc ne? Šito arī varētu. Šitas ir tāds nedaudz jau premium. Nu, vēl kas premium, es nezinu. Augstāka klase, teiksim tā. Maksā 35 000. Latvijā diez ar šitām mašīnām varētu braukt. Viņas ir garas, viņas ir platas. Gan jau veikalos aizņemt 2 stāvvietas. Nu, un te jau kas šitas ir Buicks Enclaves Premium. Tikai 10 000 maili, 37 500. Tīsamā interesanti izskatās. Bet dārga, ne? Nu, te jau mums visiem zināmais Volkswagen Atlas. Nē, Latvijā ir Atlas. 24 000 nobraukums ir arī mazs nobraukums, 32 000. Mercedes 17 000 praktiski 3,5 litru V6 16. gada. Escalade, Suburban, Expedition. Nu, cerams, ka kāda no šīm būs vaļā, jo viņas ir milzīgas. Tikko runāju ar pārdevēju, viņš teica, ka nu, redz, pie mums Eiropā ir tie Volkswagen transporteri, ja, multiveni un visi šitādi. Te tādi nesot, bet te ir šitādi. Nu, iespaidīga mašīna. Un vaļā vēl pie tam. Nu, kur ir karba? Šeit ir karba. Nu, nezinu. Nu, es nezinu. Neesmu, protams, braucis, bet nezinu. Tik daudz visādi tur eļas līmenis un temperatūra un akumulātoru voltaģi, ja. Visādi elektronika tas salikt. Nu, re, kur tev ir multivens? Multivens gan varētu būt ērtāks, ja? Bet arī milzīgi. Un šeit nav trešā rinda, bet trešais krēsls, bet ir arī milzīgs elkoņbalsts. Izdevās arī nedaudz parunāties ar pārdevēju, kurš šeit strādā. Krievs, jā, runāja krieviski. Es neteiktu, ka krieviski man vieglāk runāt kā angliski, bet, nu, viņš runāja krieviski un es sapratu. Vienmēr sakot, runājot par procentu likmēm, zemākā esot ap 7, un tad jau attiecīgi no kreditskora tur var būt arī 20. Tā kā Latvijā mums ir apmēram tāpatās. Ja viņš saka, ka vidējā procentu likme esot 12%. Un viņš esot paņēmis uz 10% viņam ir. Tā kā tādas tās likmes. Īstenībā, ja cilvēkam ir slikta kredītvēstule, nu redz, te jau Amerikā tā kredītvēsture ir ļoti daudz ko nosaka. Un ja ir slikta kredītvēsture, tad tev, nu, tie 20% būs. Un viņš saka, nu, ka cilvēkiem, nu, nav izvēles viņam tāpat braukt ar kaut ko vajag, un viņi ņem tās mašīnas par tiem mežonīgajiem procentiem. Tālūk, iekāpsim aizmugurē. Nu, šeit gan, redziet, kājām nav vietas vispār. Vai nu šos krēslus var pabiedīt uz aizmuguri, vai arī, laikam var. Jā, es jau gribēju teikt, ka nevar paskatieties. Nu jā, tā kā biznesa klasē lidmašīnā. Arī, jā. Klimata kontrola aizmugurējiem. Un šeit arī izskatās pietiekoši daudz vietas. Es gan tur nemēģināšu ielīst, gan jau, ka varētu, bet nē. Kas attiecās uz automašīnu uzticības reitingiem, tad pirmajā vietā ir Lexus, Amerikā, ja, konkrēti cik bieži cilvēki vēršās servisā ar kādu marku, tad pirmajā vietā pēc drošības, nu, pēc uzticamības, ja, līmeņa ir Lexus,
pēc tam otrajā vietā Mazda, un amerikāņu mašīnas ir, kaut kur ap 20. vietu, viņš teica. Tā kā vienalga, ja, arī ja šeit jūs pērkat automašīnu, tad Japāņi un Eiropieši būs uzticamāki. Karsti, ejam tālāk, paskatāmies cenu. Tā, cena 36 000, 2021. gada un nobraukums 127 000 maili. 5,3 litru 8 cilindru dzinējs. Paskatāmies bagāžnieku. Nē, bagāžnieks ir ciet. Nē, vaļā. Skaties, neskatoties to, kad ir trešā rinda ar krēsliem, šeit ir pietiekam vietas arī bagāžai. Te varētu vēl vienu rindu ar krēsliem. Mierīgi. Kā ir? Eskalēts, ja? Tāda pati klase, tikpat milzīga mašīna. Displejs. Normāla ātrumkārba vismaz. Šeit arī izstāsta diezgan labs nobraukums. Nē, šim ir pa 40 000 mazāks nobraukums, bet tie materiāli laikam nav tik kvalitatīvi. Es nezinu, šeit visur ir āda, it kā, tā fēka āda. Tur bija labāks, Suburbanā bija labāk tomēr, ērtāk. Šis ir tāds, manuprāt, prastāks. Jā, cena ir 31 000. Nav stipri lētāk, bet ir bišķi lētāk. Un 16. gada. Skaidrs, šī ir 16. gada, paskatieties kvalitāti. Jā, nāk jau chroms nost. Diezgan pabraukta mašīna, lai gan nobraukums nav tik liels, bet stāvoklīts ir sliktāks, jā. Te ir saldētava. Tur nost. Normāli ieliec kefīru un moči. Te jau kaut kas mums pazīstamāks. Volkswagen Jetta. 16,5 $. 1,4 litru dzinējs. Vot. Tieši tas, kas vajadzīgs. Nav benzīna kapsēta. Chevrolet Tahoe. Šīs ir policijas mašīnas. Policisti ar šādām te braukā. Arī iespaidīga mašīna. Varbūt ne tik liels kā Suburbans. Cena gan tāda pati 37 5,3 litri 8 cilindri dzinējs. Jā, kaut kas līdzīgs jau pick-up truck. Dizainam izstās labs nobraukums. Nodilums, cik viņam ir 133 000 maili. Jā, klasiskā ātrumkārba. 6,3 litri 8 cilindru dzinējs. Interjers brūnā krāsā, 20. gada mašīna, lai gan, šeit pēc dizaina baigi to nevarētu pateikt. Smaržo kā pie omas dzīvoklī. Arī 3 rindas krēsliem, milzīgs. Bagāžnieks, milzīgs, ja krēsli ir nolaistas, te var ģimeni izmitināt. Pārdevējs teica, ka šīs lētās mašīnas, kas ir zem 15 000, nāk no treidina, respektīvi klients atved savu mašīnu, un tā paņem kādu, kas viņiem te ir bišķi dārgākas. Līdz ar to šīs nav viņu, tā teikt, oriģinālās mašīnas, šīs ir treidina mašīnas, un tāpēc viņas arī ir tik lētas. Viņš teica, ka vidējā cena mašīnai šeit stāvlaukumā ir 15 000, un, kā mēs redzējām to Kia, ja, kas tur bija. Tā varētu teikt, ka ir tā lētākā. Es jau redzu vienu mašīnu, kurā es noteikti gribu iekāpt. Tas ir Ford Mustangs. Redziet to? 17 000 $, 20. gada. Leģendārais muscle cars. Un kas mums te ir, ko? Muscle cars kārtējais. Camaro. 2 litri 4 cilindri. Jā. Kur te palika kaut kādi 6,5, vai 12. Oh, yeah! Iekāp iekšā, uzreiz atlaidies tā normāli, kā jau sporta mašīnā. Šauri lodziņi mazi. Šis arī priekšējais tāds maziņš ļoti. Principā jā, jūt, ka zema maza mašīna, bet tu iekāp te iekšā. Krēslā iegulies ideāli, bet, protams, panelis tāds nekāds. Un jā, aizmugurē arī. Bērniem nebūs vieta. Ja ne Mustangu, tad Camaro noteikti es gribētu. Pa 16 000, jā. 16. gada, jā, salīdzinoši veca mašīna. Neatteiktos no tādas. Šitāda pat labāku nekā Suburban. Jā, Camaro
19. gada, 16. gada, 19. gada. Nu, un cena jau, jā, 56 000. Paskatīsimies, ar ko viņš ir labāks. Nu jā, re, kur ir 6,2 litru dzinējs, 8 cilindri. Nu, tas, kas pietrūks šim, ne? Tāpēc jau šis arī maksā 16 000. Nu, paskatieties uzreiz, jā. Krēsls tā kā asfalta līmenī. Tur bija ērtāk sēdēt. Šeit priekš manis krēsli ir nedaudz pa šauru. Tās pats neglīts panelis, jā. Un stūra no zamša, alkantaras. Un milzīgs motoru pārseks, milzīgs. Jā, nu ļaujiet man pasapņot nedaudz, es te pasēdēšu. Laiks noslēgt šo video, visu esmu jums parādījis, apmēram kaut kāds priekšstats par to, kādas mašīnas viņiem te ir pieejamas kādās cenās, cik procentu likmi uz nomaksu, viss ir skaidrs. Nu ko, ja jūs esat braukuši ar amerikāņu mašīnu, jums ir piederējis tas pats mūsu. Rakstiet komentāros savus atsauksmes un paldies, ka skatījāties. Tiekamies kādā no citiem maniem video. Starp citu, GoPro uzkars kāds 3 reizes ārā, tiešām nereāls karstums, pār 30 grādiem. Tā kā paldies, ka skatījāties. Čau!